Mani sauc Anžela Dubinska, esmu profesionālās vidusskolas Viktorija direktore. Mēs esam mūsu skolas jaunā kampusā, kurš paredzēts jauniešiem, kur viņi var justies droši, kur viņi var justies mājīgi, kur katrs stūrīts, katra auditorija ir moderna un pārdomāta. Un mēs jūs aicinām uz mūsu atvērtām durvdienām pārliecināties un paskatīties, kur mācās jūsu bērni. Kas mēs esam pa šiem 18 gadiem? Gandrīz 800 absolventi, 450 jaunieši, kas studē šobrīd, 65 vismīļākie, augstu kvalitatīvākie pedagogi. Skolotāji deg. Skolotāji meklē tās mācību metodas, kuras var iesaistīt pilnībā jaunieti, sadzirdēt, mācīties un lai viņam būtu interesanti, kas būs rīt un kas būs tālāk. Kuri ir profesionāļi savā nozarē, kas ir ļoti svarīgi un būtiski, tāpēc, ka viņi dalās ar šodienas zināšanām, viņi dalās ar to, kas šodien ir svarīgi un aktuāli. Mācību process sadalīts divās daļās. Pirmdien, otrdien jaunieši māca tikai vispār izglītojošos priekšmetus. Viss, kas ir nepieciešams, lai apgūtu kvalitatīvu vidējo izglītību. Matemātikas, vēstures, valodas. Un trešdien, ceturtdien, piekdien viņi pilnībā ieiet profesionālā vidē, viņiem ir profesionālie moduļi. Tas mums deva iespēju profesionālajās dienās vairāk iziet ārpus auditorijām. Gan apmeklēt uzņēmumus, gan vērsties pie darba devējiem, gan apzināt nākotnes profesiju. Jaunieši skolā mācās 4 gadus. Vienā gadā mums ir 10 mēneši. Katru gadu jaunieši iziet mācību praksi, bet 4. kursā viņi iziet kvalifikāciju praksi, kura ilgums ir 4 mēneši. Pēc 3. kursa jaunieši kārto centralizētos eksāmenus vispār izglītojošos priekšmetos, bet 4. kursā pēc kvalifikācijas praksi viņi jau kārto kvalifikācijas eksāmenu. Jaunieši, kuri mācās profesionālā vidusskolā Viktorija, kļūst ne tikai par speciālistiem, nozaru speciālistiem, bet lielākais, ka viņi izaug par labiem, atsaucīgiem, zinošiem cilvēkiem. Viktorija ir tava pirmā uzvara.